Labdien, zivis, marts, paskatīsimies, kas plānots zivju zīmē. Zivis tādā kā aizsardzības oreolā, zivis tādā kā sargeņģeļu klātbūtnē, un tas nozīmē, ka visas notikumi, kas jūsu dzīvē šajā mēnesī notiks, ir faktiski tā kā plānoti, viņiem ir jānotiek, un tai pašā laikā jūs varat just tā kā aizsardzību, kas jūs tā kā vada mazliet ar roku, māca, rāda. Protams, ka šī kārta arī tādā sadzīviskā jomā var norādīt uz mācībām, studijām, gudru lekciju klausīšanos, grāmatu lasīšanu. Katrā ziņā šis ir mēnesis, kad jūs varat noķert kādu interesantu ideju, ka jūs varat saskatīt kādu līdzību, ka jūs varat iemācīties kaut ko jaunu, ka jūs varat atrast savu dzīves moto, ja jums tāda nav. Ja tā kā esiet atvērti, jūs esat tā kā droši vadīts. Tas nozīmē, ka var tā mierīgi arī izbaudīt un skatīties, kas tās ir par mācībām, ko man pašlaik dod. Darba joma. Darba jomā ļoti daudz darīšanas, viss deg, visās malās ir nepieciešama jūsu klātbūtne, dinamika augstākajā jomā. Tas nozīmē, ka viss izdodas, ka viss ir ceļā, viss darbojas, un jūs esat tāds kā tās neiespējamās misijas varonis, kas var izdarīt visu. Protams, ka zobenu bruņinieks var jums arī norādīt, ka kāds prasīs atskaites no jums, prasīs pārbaudēs, gribēs iespējams pieprasīt paskaidrojumus, un arī tas būs diezgan steidzami, tā kā dokumentācijai vajadzētu būt visai sakārtotai, lai tas neprasītu pārāk daudz laika un intensīvas darbības, kad kaut ko vajadzēs sakārtot. Jā. Ļoti interesanti, ļoti aktīvs darbs. Un privātā dzīve. Privātajā dzīvē tāds ievērojami mierīgāks stāvoklis, un tā viņš šķiet, ka tas ir jūsu partners, ar ko jūs kopā kaut ko mācaties, kaut ko saprotat, kaut ko mēģinat, kaut kādu, ko mēģinat. Tas var būt arī attīrīšanās sistēma, tā var būt arī pavasara diēta, tas var būt kopīgs kaut kādas deju nodarbības. Ja? Tas ir visādi sīkumi, kas pa lielajā dzīvē saucās mācības, ja, ko mēs mācamies. Katrā ziņā jūs kopā ar partneri kaut ko gaidat, kaut kādu notikumu, jums ir sagaidāms notikums, ko jūs varēsiet izmantot kā ar prieku, ar sajūsmu mazlietiņās. Jā, un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, arī šī kārta vēsta attiecības, bet attiecības ar ievērojami jaunāku cilvēku. Un tad palūkojieties, kā ir ar tiem jauniem cilvēkiem, cik jums tas ir tīkam vai ne? Nav, jo ir, protams, tā, ka pasaule dalās divās daļās tiem cilvēkiem, kam patīk jaunāki, un tiem, kam nepatīk jaunāki. Skatieties, kāda esat jūs, bet dodiet iespēju. Dodiet iespēju tad pierādīt šim cilvēkam un esiet pretī nākoši. Un padoms. Atrodiet laiku sev, atrodiet vienatni sev, atrodiet vietu, kur jūs varat brīvi elpot, būt pats, izslēgt telefons, izslēgt dators un vienkārši pastaigāties kaut kur tālumā līdz balkai. Es domāju, ka tas zivs zīmē dzimušajiem cilvēkiem vienmēr ir noderīgi, un ir sevišķi klāt priesteris, kurš noteikti atradīs kādu taku, kur jūs aizvest. Tā kā tikai ļaujieties, atrodiet brīvu laiku. Darbs būs vienmēr. Tāds brīnišķīgs mēnesis. Uz tikšanos!